Vai ir iespējams kaut ko iemācīties caur ekrānu? Es dabūju 55%. Tas ir daudz. Var izmantot kaut ko. Šodien to mēģināsim noskaidrot caur Latvijas televīzijas arhīviem. Plaukš. Cik skaisti ir šodien. Neko Wow. Un kas tur stāv? Tur ir laikam ciemiņš. Tur stāv Aivis 98. Nāciet iekšā. Nekautrējieties, nāciet. Tik poētiski. Es vēl nesaprotu, ko šis iet. Labdien! Labdien. Es izlasīju sludinājumu, ka jūs mainiet dzīvokli. Jā, lūdzu. Vai jūs lūdzu neparādīt man savu dzīvokli? Lūdzu, nāciet iekšā. Lūdzu, nāciet iekšā. Es jums radīšu savu dzīvokli. Šis ir tāds tutorials, kā runāt ar cilvēkiem. Kā nerunāt ar cilvēkiem? Šis ir gaitenis. Paldies. Gaitenis. Es tev saku, tas ir tutorials. Tā ir virtuve. O, tā vecā gāzplīts un tā kanniņa. Un tā izlietne. Kas tev ir? Kas? Tu nepatīk? Nē, es saku ļoti nostalģiski. Ok. Bet man liekas, šis ir kaut kāds bērniem mācas, nezinu, tā kā kaut kādus vārdiņus. Wow. Lūk, te ir viesistaba. Tās durvis vajadzētu ieeļot bišķi. Šeit ir tualete. Bet varbūt tā ir kaut kāda tā kā pamacība, latviešu valodas pamacība cilvēkiem, kas neprot latviešu valodu. Tiem, kas mācās latviešu valodu, bija 80. gadu televīzijas raidījums. Tas tika radīts, lai palīdzētu krievvalodīgiem iedzīvotājiem apgūt latviešu valodu. Jē, es uzvarēju, jā! Tādu kanālu mūsdienās vajadzētu ieviest. Es uzskatu, ka tas ir ļoti forši, ka tāds raidījums eksistē. Es nebiju domājis, ka bija arī kaut kas tam līdzīgs tajos laikos. Pats galvenais tomēr ir ar nelieliem skaitļiem prast risināt galvā. Tātad? Darbības galvā. Ka šis ir kaut kāds arī matemātikas raidījums. Jā, viss. Man jau nepatīk. Ok, izskatās, ka mēs turpinām pa mācību tēmu. Jā. Matemātika, ķīmija, geogrāfija, mūzika, ko tik skolāni 70. un 80. gados neapgūt caur televizoru ekrāniem. Šie mācību raidījumi bija nozīmīgs palīga materiāls skolām. Iedomājies, katra epizode bija jāsaskaņo ar izglītības ministriju. Kā tev ir ar darbībām galvā? Nē, nav ļoti diezgan slikti patiesībā. Es dabūju 55%. Tas ir daudz. Un labi darbībām galvā. Uz lapiņas sanumrējiet 4 atbildes vienas ar otru, tā kā šeit. 1, 2, 3, 4. Sanumrējiet, lūdzu. Ok. Rokas aiz muguras. Wow. Mēs iejūtamies. Rēķinās galvā tikai. Un pierakstīs tik tad, kad būs komanda pierakstīt. Rokas aiz muguras visi. Jā. 7 reiz 8. 56. Nav labi ar darbībām galvās. Es jūtos kā Dalīt ar skolā. 6. Oi. 9. Ok, es atzīstu, man ir briesmīgi ar darbībām galvā. Es vispār nezinu, cik ir 7 reiz 8. 56. Pareizi, viņš jau nedeva. Rakstiet komentāros. Pareizi. Nākošu uzdevumu dos jums tips un tipa. Klausieties. Bija teikts, rokas aiz muguras. Kāpēc nav visiem? Ir. Kāpēc viņa antenas uz galvas ir? Uzmanību. 42 reizināt ar 10, 420? dalīt ar 6. Nē. Pazudām. 420 dalīts ar 6. Tas ir 42 dalīt ar 6. Jā. Man matemātikas eksāmenā 12. klasē bija 13%. Wow. Atņem Atņem. 25. Es arī nevaru padomāt tik vairāk. stulbi, bet 45. Pierakstiet. Bet man ir rokas aiz muguras. Un rokas aiz muguras. Kā tas strādā? Viņai galvas aizlikt. Te būs 100 klase. Te ir 1000 klase. Un tas ir miljonu klasē. Tātad 7 miljoni
430 000. 10. Ok. Lūdzu. Paldies! Paldies. Viņi izklausījās, ka viņi pats stragulē to izlasīt. Tik ilgi runāju, es nevaru. Man vispār nepalīdzēja šis raidījums. Viņš nepateica arī man atbildes, kādas bija pareizās. Viņš vienkārši nosauca darbības, kuras es nevarēju pierakstīt, jo man bija rokas aiz muguras. Tas bija forši, man patika. Man ļoti patika. Tā bija izklaidējoša matemātikas nodarbība. Bija apstiprinājums tam, ka esmu izlutināta ar kalkulatoriem un ChatGPT un smadzenes vairs nedarbojas tik labi. Tā jāpaudzē, tie bērni bija daudz gudrāki. Jā, varbūt viņi var labāk saskaitīt 2+2, un man vajag kalkulātoru priekš tā. Bet informācijas apjoms ir ļoti atšķirīgs. Jā. Man liekas, ka man vajag jaunu SD karti. Priekš kā? Smadzenēs. Ok. Raksti komentārā, vai tu spētu mācīties no šādiem video?